IKP. Ko tas nozīmē? Mēs visi dzirdējam par iekšējo koproduktu. Visi dzirdējam par IKP izmaiņām. Bet ko tieši nozīmē IKP? IKP saskaitā izmantojot ļoti vieglo formulu. Iekšējais koprodukts ir summā no privātā patēriņa, valsts patēriņa, investīcijām, neto eksporta. Privāts patēriņš ir viss tās, uz ko cilvēki tēra naudu no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tas iekļauj sevi visus produktus, kas tiek izmantoti visā valstī. Tāpēc nākamajā reize, kad tu personīgi pirksi pienoz atlaides, atceries, ka tu samazināji IKP Latvijai. Valsts patēriņš ir līdzīgs privātam patēriņam. Tas arī iekļauj sevi visus produktus un pakalpojumus, ko izmanto valsts. Tomēr valsts arī ražo citus sabiedriski izmantotus produktus, ko mēs saucam par infrastruktūru. Un visas izmaksas par šo infrastruktūru arī pieskaita IKP. Tāpēc, kad mūsu valsts izvēlās būvēt jaunu infrastruktūras objektu par 6,4 miljārdiem eiro, tas ir brīnišķīgs IKP pieauguma risinājums.